Speķa pierādziņš bez mīklas. Melna ironija. Nekas tā neveicina romantisku interesi kā pēkšņs bankas konta pieaugums. Iepazīsimies. Mani sauc Irma. Irma Hermione Baltāce. Man ir 39 gadi, pareizāk sakot, gandrīz. Rīt man apritēs 39, taču dzimšanas dienu es nesvinēšu. Neredzu vajadzību. Dzīvoju gandrīz mazpilsētā pašā Rīgas pievārtē, daudz dzīvokļu mājā, kur visi visus pazīst un ikvienam par tevi ir viedoklis. Tikai manējais nevienu neinteresē. Normāli, pierasts. Tā jau kopš bērnības mani neviens neņem nopietni, visbiežāk pat neredz. Vai izlieks neredzam? Un tā ir pat labāk, citādi jāklausās snievas izsmiekls un vājslēpta nožēla, kas ir vēl pretīgāk un pazemojošāk. Bābolenes uz soliņa, kaimiņienes, pagalma sīči, visi kā sarunājuši. Lūzere, neveiksminiece, staigājošs pārpratums, dabas kļūda, kā zeme tādu nes. Raugi. Es esmu piedzimusi nepareizajā gadā, mēnesī un datumā. Nepareizajiem vecākiem, kuri devuši savai meitai pilnīgi neiespējamu vārdu un uzvārdu. Un ko manējie sensīši? Neko. Mīlīgi laiž grausīm, saka, lai runā. Viņa valaši bijuši klusumi ir milīgi, nevienam acīs nelec, ne ar vienu nekonfliktēm. Darbs, veikals, māja. Cita lieta. Es. Tātad, kā tautas aptaujā noskaidrots, bērnu dārzs bijis nepareizais, divvalodīgais. Bet kurš kārtīgs pilsonis laiž savu atvasi divvalodīgā bērnu dārzā, kur papildus māca vēl trešo valodu, vai gan brīnums, ka sīcine kopš naktspodiņa vecuma skaita apšaubāmus pantiņus un murmulē nesaprotamus, noteikti nelabus vārdus? Un skola ar valodu novirzienu, sakiet, kam tādai dildai valodas? Jājūtas tik vezumā, lai dara fizisku darbu, grāb ceļ, nes, kārto, mazgā, būs lielāka jēga. Ak, šī sagribējusi studēt? Ko tas zubrīs, ko? Tās pašas valodas, tikai padziļināti. Un vēl sabiedriskās attiecības un komunikāciju. Kas tur ko attiekties un komunicēties? Mēles mutē nav vai, ja kas vajadzīgs, atver muti un saki. Bet nē, šī iestājusies uzreiz 2 augstskolās. Dikti smalki, ko iedomājies. Un senči, lai šo uztur vēl 5 gadus vismaz, tik nezinu, kur tā pēcāk liksies, kam tāda būs vajadzīga. Labāk nekļuva arī tad, kad centrālais bomberojs uzzināja, ka studē neklātienē. Un no pirmās dienas strādāja, tā teikt, savu necilo eksistenci un skopās materiālās vajadzības nodrošina pati, bez ārējo resursu piesaists. Ne tā kā brālis, taču atkal nebija labi. Kāda tad jēga studēt, ja nevar tam veltīt visu laiku? Nekas tur nesanāks, tikai tāda ķep-ļep apgrābstīta plānā galdiņa urbēja. Kad nu vienā gadā ar izcilību pabeidzu abas augstskolas. Centrālais baumu birojas drusku tā kā pierāvās uz brīdi, kā nu ne. Mani TV ziņās parādīja un biznesa rītā nointervēja. Taču laimes brīdis bija īss. Izrādījās, tagad klačenes vairāk par visu interesēja, ko es daru, kādā firmā strādā un cik pelnu. Dzīvības un nāves jautājums. Gandrīz 10 gadu viņas krampjaini turēja rokas pulsa, sekodamas līdz katram manas necilās dzīvības pavērsienam. Pēdīgi man šī aizkustinošā interese apnika, un uz savu 30 gadu es izvācos. Nopirku dzīvoklīti 3 ielas tālāk prom no vecākiem un centrālā baumu biroja. Domāju, kļūs labāk. Dzīvošu sev, strādāšu sev, būšu pašnodarbinātā, strādāšu no mājām kā pieklājs kārtīgai profesionālai. Apnicis bizenēt pa pasauli, klientu man netrūks, gadu laikā esmu pieaudzējis, es tikšu nepietiks. Beidzot varēšu būt pati. Kad tad izrādījās slava, lasi, baumas. Man iet pa priekšu,
Arī jaunajā meteklī atkārtojas viss tas pats un vēl vairāk. Babulencijas uz soliņa mājas priekšā, jaunmāmiņas ar sīčiem ratiņos pa perimetru un visu redzošos kaimiņu acis un ausis visapkārt. Dzīvo, un strādā vesels. Pirmie 2 gadi pagāja kā viens šausmu mirklis. Māmuļas zvanīja 3 reizes dienā. Kas noticis? Kāpēc neesi darbā? Izmesta, atlaista, sakašķējusies. Tev jau vienmēr tā lielā mutē, nevari paklusēt. Vienmēr jāstrīdās un jāpierāda sava taisnība. Saku, nē, tagad esmu brīvs putns, strādāju no mājām. Viņi nesaprot, kas tas par darbu, ko var tā vienkārši darīt no mājām. Saku, esmu komunikācijas un sociālo tīklu menedžeri 4 uzņēmumiem. Gādāju par viņu komunikāciju ar pasauli 4 valodās. Mamliņeks vienāk nesaprot. Piemājas babulencijas vēl mazāk. Nezinu, no kā šīs pa ausu galam padzirdējušas 2 vārdus – tīkli un menedžere. Ņemas spriest un pārspriest, tā un šitā un tā. Laikam jau tā pati vieglas uzvedības dāma vien sanāk tikai smalkāk. Bet, ak, Dievs, kurš tad pie šitādas nāks? Ne ģīmja, ne rumpja. Es jau saku, būs vēl pašai jāpiemaksā. Teiksiet, tā nevar būt. Mūsdienās ļautiņi kļuvuši civilizētāki, iecietīgāki, saprotošāki. Jaka tad? Tolerants un iekļaušana, dārgie laika biedri, ir svešvārdi, ko labi iezaurējis mūsu 100-galvu pūķis, bet centrālais baumu birojs un bezdrāts telegrāfs vēl aizvien dod priekšroku kauliņu krimšanai. Dzirdēju pats savām ausīm vakar, kad nācu no veikala. Ziloņmāte no 13. dzīvokļa šodien atbrauca ar taksi. Stiepa visādas tarbas ar smalkiem nosaukumiem, laikam bijusi iepirkties. Lieka naudas tērēšana, tāpat nekas nelīdzēs, lai velk mugurā gučus vai šaneļus. Kā viņa izskatās? Liela, gara, masīva, pelēkruda, vasaraibumaina. Kur tāda liksies? Kuram vecim tāda vajadzīga? Vienas šausmas, kā vispār zeme tādu nes? Gatavais speķa pīrādziņš bez mīklas. Beidzot es zinu, kas esmu. Speķa pīrādziņš bez mīklas. Super. Par to pīrādziņu vēl nekas, ok, bet jau haidī, kāpēc bez mīklas? Noskauduši garmēlis. Man ir kaimiņš. Nē, deputāts, vienkārši kaimiņš. Es nezinu viņa vārdu, tāpēc sauc vienkārši par kaimiņu. Dzīvo blakus kāpņu telpā, arī 3. stāvā 6. dzīvoklī. Diemžēl mums ir kopīgas 2 istabu sienas un balkona šķērsiena. Līdz šim domāju, ka viņš ir nekaitīgs. Kaimiņš ir izteikts mājbūtnieks. Respektīvi, dzīvo un strādā mājās, ja vien par darbu var uzskatīt stundām ilgu elektriskās ģitāras spīdzināšanu, kas atgādinās sirdi plosošus žēlabainus nelaimīgu monstru pirmsnāves kaucienus, īpaši enerģisku un nežēlīgu klavieru daudzīšanu un baisus vaidus, kas mijas ar vikingu kaujas saucieniem naidnieku atbaidīšanai. Man nav tik daudz drosmes, lai mēģinātu uzzināt, vai viņš spīdzina kādu. Vai kāds viņu. Toties uzprasās cenājums kaimiņos dzīvo mūziķis vai kaut kas tikpat briesmīgs. Vizuāli visai glīts vīrišķis, pagaršs platiem pleciem, garām kājām, stiprām rokām, tumšiem pinkainiem matiem. Apmēram manu gadu. Varētu pat saukt par smuko, ja nebūtu tik nošņurcis. Laikam švaki ar finansēm, ja pastāvīgi ziemu vai vasaru staigā vienās un tais pašās caurējās zilajās džinsenēs un nodaldētā motociklista ādas jakā, kas reiz laikam bijusi melna. Traki. Ja tā dara puišeļi, var saprast, stilīgi, seksīgi un tā tālāk.
Bet pieaugušam vecim vajadzētu spēt nopelnīt vismaz uzām. Reiz, izejot uz ielas, redzēju mūsu mājas sētnieku, Jāņu onkuli. Pārmetam krustu un kaut ko dusmīgi nopupinām. Izklausījās pēc atkal tas elles izdzimums, nolaupītais vampīrs, nevainīgas dvēseles moka un asinis sūds. Piestāju, pavaicāju, kāds vampīrs, kādas dvēseles? Nu, tak trakais no 3. stāva, šamais tās šausmu skaņas devējot par vokālajiem vingrinājumiem un pirkstu veiklības treniņiem, bet vai tamdēļ visai mājai jādzīvo bailēs? Nikanākie kaimiņi jau sākot prātot par policijas saukšanu, jūtīgākie par dzīvokļu pārdošanu, nevarot vairs izturēt to gaudošanu un to pekles gaismu. Turpināja neizpratnē bolīt acis. Kāda peklas gaisma. Man logiem bija aizskari, un es nemēdzu naktīs vazāties apkārt. Tā un tā, vai es tiešām neesot pamanījusi, ka līdz ar tumsas iestāšanos mana kaimiņa logos iedegas dzelteni, sarkani, violeti, zili, baltas ugunis un deg līdz rīta gaismai, līdz saules lēktam? Vai tas nav visskaidrākais apliecinājums tam, ka šamais ir vampīrs? Tāpēc jau dienas laikā no mājas laukā nelien, izbāž degunu tikai tad, kad satumsis, un neviens pie viņa nenāk. Skaidrs, kāpēc. Toreiz sajūtos baigi ieinterķēta, un ja nu patiešām manais sienas dzīvo vampīrs, ja nu arī mums Pierīgā ir savs nams ar nelabo dzīvoklī. Ja godīgi, es pat īpaši nebrīnītos. Šajā mājā var notikt viss un jebkas. Nams ir nestandarta, būvēts nezin kad, nez pēc kāda projekta, savdabīgs arhitektu un būvnieku jociņš, 4 stāvi, 4 kāpņu telpas, katrā pa 8 dzīvokļiem, 6. sanāk blakus 13. Pavisam 32 dzīvokļi un mazliet vairāk par 100 iedzīvotāju. Pārējās 6 mūsu kvartāla mājas ir normālas, 5 stāvenes, 9 stāvenes, plus viena 80. gadu 12 stāvene. Nepārprotiet, es pēc dabas neesmu avantūristi, taču izredzes iepazīties ar dzīvu vampīru kutināja nervus un iedvesmoja. Varbūt mēs pat varētu sadraudzēties, tad viņš pa pusatvērto vēdlodziņu naktīs varētu man apciemot, sliktāk nekā ir, taču nebūs, vai ne? Citādi, kā jēga no 39 nodzīvotiem gadiem, ja tajos nav bijis piedzīvojumi? Piesaucu. Piedzīvojums uzradās tieši dzimšanas dienas vakarā. Balkona durvju stikls atskaņoja Bethovena 9. 3. stāvā 5. reizi. Tādu neatlaidību nevarēja atstāt bez ievērības. Lai nu būtu. Laidīšu iekšā. Ja mēģinās kost, metīšu ar grausītes pīrādziņiem. Ja šņāks, uzliešu Coca-Colu. Tā spēja izšķīdināt pat kaļķikmeni. Dziļi ievilku sāpu, noskaitu līdz 3, 2 soļos aizliekšo līdz balkona durvīm un parāvusi sāņus biezos aizkarus, pagriezu rokturī durvis ar baisu čīkstoņu, atvērās. Labvakar, lūdzu atvainojiet par traucējumu. Balkona durvju ailē stāvošais tumšais garais stāvs mulsi stostījās. Paldies, ka atvērāt. Es jau bažījos, ka mums abiem nāksies līst atpakaļ. Mums abiem. Lai kā bolīja acis, otro ieraudzīt neizdevās, kas tie par brīnumiem. Nu labi, ja reiz esat te, nāciet iekšā un piesēdiet mums. Mēs te svinam dzimšanas dienu manu. Pēdējo vārdu nočukstēju un cerēju, ka nesadzirdēs, sādzirdēja. Kādas šausmas! Ciemiņš neviltoti iesaucās. Es viegli iepīku. Tiešām tik briesmīgi. Tūlīt pajautās, cik tad nosita. Taču kaimiņš izrādījās pieklājīgs. Cieši apskāvis figūrīgu, plakanu, daļavu ādas futrālī, sāniski iespraucās istabā un vēlreiz atvainojās.
Būtu zinājis ierastos ar puķēni, nāksies labot neveiklību citādi. Pēc tam, kad mēs neskanīgi toties līksmā kakofonijā, 3 reizes bijām nodziedājuši dziesmiņu par kaimiņu mājas Alisi. Living next door to Alice. No guļamistabas izšļūkāja 3 rēgi. Sagāja ietinušies grosītei, māmuļa manā naktskraklā, un tēvs man izbijušā brūdgāna trenuškās, kas viņam bija 3 reizes par garu un par platu. Kolorīta kompānija, tas nu reiz jāatzīst. Vai tiešām šajā vilkaču barā neviens nespēja nogaudot neko citu? Tēvkungs nebija labā omā. Un kurā brīdī jūs esat sākuši vairoties, kas jūs tāds esat? Kaimiņš no blakus dzīvokļa ienācu apsveikt gaviļnieci. Pa logu. Tēvkungs skatiens stingri pielipa plandošiem aizkariem. Tā likās ātrāk un ērtāk. Atļaujiet iepazīties, skaistais, Roberts Skaistais. Baltacis, Vilhelms Baltacis, Irmas Hermiones tēvs. Priecājos, bet kas ir Irma Hermione? Mana meita! Šī pati dāma, kurai jūs nakts vidū grasījāties dziedāt serenādes. Jūsu kaimiņiene, nu jau gan lien pa logu un pat nezin, kā iecerētai vārdā. Grausīte, ar māmuļu, neizpratnē. Plakšķināja miegainās acis. Tas gluži nebija tā domāts, par serenādēm, Roberts taisnojās. Lūdzu, saprotiet mani pareizi. Es esmu mūziķis, komponists, aranžētājs, piedalos dažādos muzikālos projektos, spēlēju 4 ansambļos, es nelielos, taču man ir absolūtā dzirde. Bet tās skaņas, ko es šovakar un šonakt dzirdēju no šī dzīvokļa, gandrīz lika man izlēkt pa logu. Neuzskatiet mani par nekauņu, taču tas bija briesmīgi, patiešām briesmīgi. Vēl nedaudz un Leo paliktu bārenis. Jā, tēvkungs nomūkšķēja. Viņām pēkšņi bija pazuduši patskaņi. Jūs patiešām sauc Skaistais. Šķelmīgi ievaicājās atgūsies Grosīte. Vai Leucītis ir jūsu dēliņš? Savilkusi ir aizpilnu seju, mīkstīgi pajautāja māmuļa. Jā, mans vārds patiešām ir Skaistais, viesis pasmaidīja. Un nē, Leo nav mans dēls. Pilnā vārdā viņu sauc Leo Skaistais Zeltaste. Viņš ir ļoti liels, ļoti zeltains un ļoti patvaļīgs runcis, kurš dzīvo pēc saviem noteikumiem, nevienu neklausa, nāk un iet, kur un kad vēlas, inteliģents, valdzinošs, sabiedrisks, pieklājīgs, pat mīļš, tikai ļoti ēdelīgs. Tur jau viņš nāk. Roberts pamāja uz puspievērto balkonu durvju pusi. Šaurajā spraugā parādījās gara, plata, zeltaina ruda ķepa. Kad taustoties patiksējās visapkārt, ķepai sakoja milzīga, tikpat zeltaina galvām, neticami skaistām dzinterēnām acīm, visbeidzot durvju čīkstoņus pavadīts viesistabā iesoļoja viss Leo Zeltaste. Un mēs acu mirklī sapratām, kāpēc Roberts viņam devis tādu vārdu. Iespējams, Leo bija rados vaverēm vai lapsām. Katrā ziņā viņa lepni izslietā aste bija tik gara, liela un kupla, ka mūsu sīkā Grosīte aiz tās vienkārši pazuda. Nelikdamies manām nevienu citu, Leo cēlēs soļoja līdz manam krēslam. Apostīja vispirms to, tad manas kājas un rokas, laikam atzinas par labāsam, pacēlās uz pakaļķepām un teleskopiski izstiepies gandrīz metru garš, piebīkstīja savu slapjo purniņu manam degunam. Iespējams, tā bija dzimšanas dienas buča. Jūs viņam patīkat? Roberts uzsmaidīja. Leo ir lielisks cilvēku pazinējs. Sajūtos saņēmusi visu radošo industriju gadskārtējos apbalvojumus. Maz gan cilvēkam vajag. Saka viens cilvēks, vai es neesmu gatava laimes loteklīti? Man ir kaķis.
Man ir kaķis, liels, skaists, pieaudzis kaķis, kurš visu zina, prot un spēj pats. Nav jāmāca ne ēst no bļodnīgas, ne kašņāties smiltiņās, ne sakopt savu krāšu no kažoku, bet jo sevišķi asti. Runcis lieliski iejutās, izpētīs manu mājokli, izlēma, ka ēšanai vislabāk derēs virtuves platā palodas gulēšanai. Mans mīļākais un lielākais spilvens, guļamdeķīts tika aizmirsts jau pirmajā vakarā, bet viņa labierīcības vislabāk novietot toaletē blakus podam. Turklāt neskādas dīvainības pēc Leo uz hauzīti gāja tieši tad, kad tur bija es. Pirmajās reizēs tas ellīgi mulsināja, pēc tam pieradu. Cilvēks jau pierod pie visa. Visādi citādi kaķis ir lielisks, īsts zelta pulkspilvens, ziņkārīgs, skaļš, pastāvīgs, veikls un atletisks. Viņam neko nenozīmē ne trešais stāvs, ne mans miegs. Vislabākais pierādījums aksiomai kaķi ir visuma centrs, bet niecīgās divkājainās radības radītas viņu ērtībām. Raksturs arī labs, tīri ciešams. Viss ir labi, klusi, mājīgi, mīksti un pūkaini, līdz brīdim, kad runcis sajūt izsalkumu. Tad viņš no maigi urkšķoša spalvu kamoliņa pārvēršas par koši dzeltenu, mežonīgi skaļu, aurojošu trauksmes sirēnu, kuras skaņu amplitūda sniedzas no apakšējā si līdz 3. oktāvas fa, sinusoīdā no augšas uz leju un atpakaļ, un tā reizes 10, 20. Pie pirmajām Leo vokalīzēm es naivi cerēju tikt cauri ar klusu kaunināšanu. Pieklāja kaķis tā nedara. Taču, kad mūsu pirmās kopdzīves dienas vakarā pie mana dzīvokļa grīdas, griestiem un sienas draudzīgi sāk rībināties kaimiņi, sapratu vieglāk, lētāk un mierīgāk būs Leo pabarot. Tā bija mana pirmā kļūda. Uztvērs diplomātisko kapitulāciju kā savu neapstrīdamo uzvaru kaujas laukā, Leo to nostiprināja, apēdot pilnīgi visu cienestu. Turklāt, kā izrādījās, viņš dod priekšroku cilvēkēdienam. Gabaliņš ceptas vistas krūtiņas, puse piena desas, 2 siermaizes, visas olīvas no saimnieces šķīvja, kamēr taisīja kafiju, plus zemeņu jogurts. Savukārt 2 vistas Feliksi un sausie kaķu cepumiņi palika trauciņā. Tos viņš līksmi nokraukšanāja 3 naktī. Bet pēc tam ar tukšo bļodiņu temperamentīgi uzlaida hoķi. Tieši tad, kad beidzot bija iemigusi. Tā redz. Otrais feilers bija laipnība mana. Nakts melnumā tā 5. Visnotaļ delikāts vajadzības spiesta piecēlos un gaismu neieslēdzot pusmiguša zombija gaitā šķūc uz ķēzermāju. Kā es varēju paredzēt, ka Leo naktsguļai būs izvēlējies koridoru tepiķīti? Teikt, ka tā bija trauksmes sirēna, nozīmētu nepateikt neko. Tas bija kas vairāk. Hjūstone, pareizināta ar busuli un garnēta ar ātrās palīdzības kaucekli. Pārbīlīgi palēcos paklupu un uzkritu brecējām. Tieši virsū. Viņš nevilcinājās likt lietā argumentus. Nāgi, zobi, sinusoīdais. Sifā. Sapratu, kaut kas jādara lietas labāk, turklāt zibenīgi un pustupšus nesos uz virtuvi. Otra piena desas puse atviegloja nabaga Leo fiziskās ciešanas, bet laiš maizīte ar olīvām ļāva pilnībā atgūt pašcieņu. Viņš pat ļāva sevi paņemt topā un aiznest uz gultu manu, protams. Aizmigām, cieši apskaušies. Tā arī iegājās. Lai kādi būtu mani plāni, 3 reizes diennaktī mums ar Leo ir randiņš pie ledskapja. Brokastis pusdienlaikā, pusdienas ap 10 vakarā un naksniņas starp 3 un 5 naktī. Normāli, es jau arī esmu naktskustonis. Ķibele ir cita. Šādos apjomos ēdot Leo zeltastē ne tikai izaugs lielāks par mani, bet arī pilnībā iztukšos manu bankas kontu. Tur tāpat vairs nekā daudz nav. Tāpēc jau es tā igņojos uz dargiem sadarbības partneriem, kaut vēlns viņus aizraut uz sērskābes katliem. Un arī dargais dziedošais vampīrs Roberts skaistais negaidīti izgaistot zilajās tālēs man neko čaukstoši neatstāja. Ja. Kad divatā bijām nodzīvojuši noēduši pirmo nedēļu, uzaicināju Leo uz draudzīgām pārrunām pie kamīna. Tas ir atvērtas krāsnes mutes.
Bija jauki, oranžās liesmu mēlītes skaisti atspīdēja kaķas zeltainajā kažokā, bet dzintarainās acis izskatījās ugunssarkanas, iespaidīgi. Iesāku iztālēm ar vispārīgu politekonomiskās situācijas raksturojumu, pamazām pievērsos Ziemeļpuslodei, Baltijas reģionam, Latvijai un visbeidzot mums. Tāpēc, dārgais Leo, saprot pareizi. Līdz brīdim, kamēr mani kretiniskie parādnieki samaksās rēķinus un atgriezīsies tavs vampīrs, mums nāksies mazliet pierauties. Nekādu lašu, nekādu žāvētu vistiņu, lai pildītu grieķu olīvu. Tev, Feliks un Purīna One, man selerijas, kapustu un burkāni. Sarunāts? Sarunāts. Mums abiem dar mazliet atgūt formu, lai labi izskatītos zem, pieeglītes. Gods, kam gods, Leo pacietīgi noklausījās manu monologu. Vienbrīd man pat izlikās, ka viņa ūsas līdzjūtīgi noraustās. Cerēju sagaidīt atbalstošu murmjā, taču tā vietā atskanēja daļi stiepts mjau nav un mņam, ņam, ņam. Diplomātija bija izgāzusies, nācās doties ekspedīcijā uz leduskapi. Par brīnumu saldētava atradās senajās laimesdienās pirktas kramā sasalušas gārneles ar čaulu. Tuvakar mēs ar Leo mielojāmies ar ķiploksviestā ceptām garnelēm un ķieģelīti. Ideāli. Nokupis ne tikai savu pusi, bet arī manis čaulītes, uzdzēris tomātu sulu, Leo svētlaimē atslāba un aizmiga. Tik dziļi un saldi, ka pat izlaida naksniņas. Pirmo reizi pēc ilgiem laikiem es beidzot brīnišķīgi izgulējos. Toties no rīta mani pamodināja klusinās, bet ļoti žēls vibrāto. Ēst! Izrādījās kaķiem, vismaz konkrētajam, garšo ne tikai sausā un slapjā kaķa barība, bet arī auzu pārslu tūmes, pārlējamie makaroni, rievēti burkāni ar eļu un garšvielām un pat konservēti bunģiņu zirņi. Spiestā kārtā iemācījos vēl kaut ko. Ja kaut kas ēdams krīt no galda, to vairs neatgūtu. Nekad. Iedomājos, cik labi būtu, ja varētu Leo apmācīt iekasēt parādus. Iztēlojos, kā viņš skaisti zeltains, liels, kupls, smags un nagains, karaliski cēli paiet garām apstulbušajām sekretūtēm, ar vareno ķepu atgrūž bossa kabineta durvis, iesoļo iekšā un ieslēdz savu unikālo sinusoīdo sīfā. Interesanti. Cik minūšu laikā bankas pārskaitījums iepīkstētu manā kontā? It kā nojauzdams manas trauksmēnās domas, runcis smagi iesvempās man klēpī un iedārdējās skāļi, dobļi, kā neliela izmēra asfaltūrbis vai mazmazītiņš mī-16 helītis. Tam laikam vajadzēja nozīmēt mīlīgu mužurāšanu, katrā ziņā iespaidīgi un vibrējoši. Turēja kaķi un jūta, kā dobjā dārdoņi iziet cauri visiem iekšējiem orgāniem, liekot asinīm ritēt straujāk. Pilnīgi negaidīti sajūtos krietni labāk. Manī atgriezās negāns cīņas spars. Velns par stenderi! Ir 18. decembris, pēdējais brīdis nokārtot parādus. Es viņiem piezvanīšu, un tad lai vaino paši sevi. Triciņš jums zvana no programmas Vakars kopā ar Leo. Veicam aptauju par gadumijas ieradumiem, gribam uzdot jūsu firmas vadītājiem dažus jautājumus. Izdevās 100%. Cilvēkiem ir vājība pret šoviem, svētkiem, jaungadu un bezmaksas reklāmu, pat ja tā ir tikai nenozīmīga aptauja. Pazīmēties gribas vienmēr, toties rēķinus maksāt vajag. Pievakarē manā gandrīz tukšajā bankas kontā jau viti nomulīgi gozējās solīda summiņa ar 3 nulēm, un pirmais cipars nebija vieninieks. Vismaz varēju samaksāt pēdējos tukšajos mēnešos iekrātos rēķinus. Uz tiem priekiem pasūtīju suši ar piegādi, lielo setu mafiju suši.
Leo bija ārkārtīgi priecīgs. Izrādījās brašajam Rudulim tik ļoti garšo suši, ka viņš izdzirdējis durvju zvanu un laikam jau telepātiski iztālējumi sajūtis to smaržu. No salīdzinoši neliela klusa kaķa pārvērtās zauropodā diplodokā. Zauropods. Diplodoks. Skaļi rībinādams no guļamistabas nesās uz ārdurvīm, kur ar uzvarošu ņā metās kurjeram ap kaklu. Tas sīciņš, smalciņš dienvidzem vīrietītis zem 10-kilogramīgā kaķa zaura vienkārši sabruka. Nācās ilgi un no sirds atvainoties. Toties pēc tam mēs ar Leo sēdējām uz paklāja pie krāsnes ar atvērtām durtiņām un mīlojāmies. Smalki un pieklājīgi viens otram piedāvādām labākos gabaliņus. Tagad zinu, rudkaķim garšo lāši, tunči, krābji, garneles, rīsi, mīkstais siers, avokādo, gurķi, saldie pipari, ingvērs un sojas mērce. Bet ļoti negaršo wasabi un sezamsēkliņš. Lieliski. Vismaz kaut kas palika man. Jā, un tad viņš nospēra sirdi. Nu, negluži tā, bet gandrīz. Nu, precizēsim. It kā nepietiktu ar vislielāko man rekvizēto spilvenu, Leo nučiep arī lielo mīksto sarkanu sirdi, uz kuras es tagad naktī gulēju. Sirds pamatnes pusloka salaidumā bija ļoti ērti atbalstīt galvu. Tieši tā bija. Jo tagad es varu tikai novērot, kā nu jau 11-kilogramīgais Leo ērti izlaidies visā savā 1,07 m garumā, saldkrāts uz abiem maniem spilveniem. Nu vai.